Sveiki, čaļi! Es esmu atpakaļ. Šis ir mans 3. video, un tagad es jums turpināšu rādīt. Pagājušajās 2 sērijās mēs uztaisījām pirmos rīkus, kā redzat. Tagad mums ir jācenšas viņu izmantot. Pirmais, ko mēs darīsim, būtiski lieta Minecraftā, ir ēdame. Tā kā, lai mums bišķi nāk dzīves nost, uzliksim uz grūtību pakāp normāli, un aiziesim atpakaļ uz līdzenumu. Tikai no sākuma, tā kā zombiji var parādīties, labāk aiztaisīsim šeit visu ciet, lai zombiji netiek mūsu mājokli iekšā. Paslēptu. Tagad dodamies atpakaļ pie govīm, un jānosit pāris govs, lai mēs varam iegūt gaļu. Pēc tam šo gaļu izcepsim krāsnī, to es arī visu parādīšu, kā visu uztaisīt. Tātad ņemam un nositam gaļu, ko mēs iegūstam. Mēs iegūstam kā kur atstāja, un iegūstam arī ādu, pēc tam no ādas varēsim uztaisīt drēbes, bet to jau citā daļā. Pagaidām pirmās lietas ir ēdamies šajā sērijā. Nostam govis. Un aitas arī varētu nosist, jo aitas atstāja vilnu, kas ļoti svarīgi, lai var izgulēties. No sākuma visas dzīvnieks nevajag nogalināt, pietiek ar nedaudz. Redzam, man jau 2 šīs te dzīvības gaļiņas ir nogājušas, tādēļ pietiks pagaidām ar 8 gaļiņām un dodamies atpakaļ mūsu paslēptu. Minecraftā ir arī iespēja skriet pātrinājumā, 2 reizes uzspiežiet pogu, ar kuru jūs skrienat, vai pareizāk ejat. Tā, tad te ir mūsu pirmā vietiņa. Varam nedaudz viņu paplašināt, ja tas ir vajadzīgs. Tikai to dara, ka lāpstu, jo tā ir paredzēta zemes izrakšanai. Tad, kad tas ir izdarīts, nākam šeit, un tā kā te mums ir vilna, pirmā lieta, ko mēs uztaisīsim, ir gulta. Gultai vajag 3 dēļas novietot, un tad 2 jebkādas krāsas vilnas, jebkādā secībā, tas neko. Tad, kad mums ir gulta, mēs to vienkārši novietojam kaut kur mūsu mājoklī, piemēram šeit. Ļoti tāda normāli izskatās. Tālāk mums jāuztais krāsnes, lai varam izcept gaļu, bet mums nepietiek akmens krāsnī, tādēļ mēs aiziesim uz mūsu akmens iegūšanas vietu, lai dabūtu nedaudz vairāk šo te akmeni, un šī vieta ir šeit. Laikam. Nē, šī nav tā vieta, šī cita vieta, tā ir kaut kādā. Mūsu vieta bija kaut kur citur. Laikam esmu višķi pazaudējis viņu, bet tas nekas, jo varam... šeit nekur es neesmu pazaudējuši. No sākuma varam izlietot koka kaltiņu, lai nav jātērē jaunie akmens. Rīki jāizskait tikai pāris akmeņi. Šajā vienkārši viena siena izskaušu. Iegūšu akmeņus, pietiks vēl kaut ko uztaisīt. Pēc tam lienam ārā, redzam, sauli jau riet nost, un tad drīz arī pirmā diena mums beigusies. Tagad jāiet uz mājokli, jāsagatavojas pret zombijiem, bet mēs paši necentīsimies cīnīties viņiem, ja viņi nāks mums uzbrukumā. Mēs arī aizsargāsimies. Vislabāk aizsardzībai noderētu vienkārši aiztaisīt, pielikt priekšā ieejai kaut kādu zemi, kaut ko tādu, tikai jārēķinās to, ka te būs tumšs. Tad mēs izdedzināsim ogles un uztaisīsim lāpus. Tālāk pirmā lieta, kas mums ir jāuztais, tad ir krāsnes. Vienkārši izņemot vidu, apkārt saliekam akmeni, iegūstam krāsni. Krāsnī kaut ko izdedzināt, vajag kaut ko ar ko dedzināt. Bet to es rādīšu nākamajā daļā, jo šī daļa ir